wanna feel it. Čau! Nu, ko mums ir jauna sērija? Šajā sērijā arī parādīšu man bišķiņ te visādi maziņi iečikari bija darbā un vispār no darba ikdienas un pajautāšu jums arī, ko jūs domājat, ko filmējam, ko liekam iekšā jaunās sērijās par Elevenu un par projektiem kaut kādiem jauniem. Un tagad būs gan jau atkal ne tik gara sērija, kā jūs gribat, bet lielās sērijas man tikai top, tāpēc man jāieliek ik pa laikam kaut kas, kā saka, mazie darbiņi un parādīt, ko tad mēs īsti darām un ka mēs esam sveiki un veseli. Un šodien mūsu sērijai, kā jau redzējāt bildē, ir Kabum! 5. sērija, 540 dīzels. Ja es pareizi atceros, ļoti maz noskrējienu, un viņš atveda Arčī, karoči, uztais man viņu agresīvāku, smukāku, sapulē, saliec keramikas, un karoči viņš izpaudies uztais tā, kā tev patīk. Mēs pa izpūtē nesarunājām īsti pa galiem, bet es domāju, ka es viņu būšu pielausis jau. Tātad, ko tad mēs darīsim? Mēs jau esam uzlikuši, viņš nevarēja sagaidīt, ja melnās restes. Mums būs lūpa, mums būs sliekšņi, mēs krāsosim suports zilajā krāsā BMW, kas nāk. Aizmugurē liksim difūzeri, bet šeit būs ko padarboties, jo viņam ir šitā funkcija, ka tu novelc ar kāju un attaisies bagāžnieks. Difūzers mums ir liels, agresīvs, plus vēl viņam āķis, mums jāuztais agresīvais difūzers, lai darētu un strādātu visas funkcijas, gan āķis, gan bagāžnieka atvēršana. Un, protams, mums būs arī lielais spoilers. Un vēl tad jāpiekrāso bez pilnas krāsošanas buferiem šitā te mazi kaseku un spārnam kaut kas ir darīts. Šitā te bembītī ar neatteiktos. Man patīk, kāda viņi izstāsta tie jaunie facelift ar to agresīvo pūrņu iepriekšējies. Viņam tās glāmas tāds apaļāks, viņš tāds pārāk mīļš izstāsta. Viņam prasās kaut ko, ka vēl ir, bet kad uzliek šitādas lampas, jau var uzlikt arī tiem iepriekšējiem, vai kas jau nāk ar šitādām, izstāsta daudz agresīvāk. Tā kā tā viss dzenam iekšā uz pacēlāju. Edijs izņems jau jaunās mantiņas, sāks stelēt. Un es arī kaut kādā brīdī uzradīšos, jo man jāiet vienu mašīnu uzkrāsot. Un gan jau, kas ir uzspieduši jau šito video, varbūt jums arī gribas tādu G-sēriju vai jūs meklējat tādu G-sēriju, tad iesim mūsu populārā latviešu sludinājuma dēlī. Jūs jau visi zinat, zaļu logo. Pasīsimies, izčekosim, piemēram, ja es gribētu kādu G-sēriju, ko es pirktu, ieskatīsim viņu kā ar vertikālā un apsīsimies, kas lācītim ir vēderā. Neslēdz lūdzu projām, jo šeit būs reāli pat dīvaini. Pirdējiem būs mutes vaļā. Es tā meklēju mūsu sludinājumā, domāju, ko jums parādīt. Nav daudz varianti. Domāju, no labi, šito sāksim, it kā visi forši, bet tad es pats paliku ar muti vaļā. Pirmā mašīna, kas man iepatikās, viņš ir Prevs, bet atbilstoši laba cena, 21 000, nav dārgi, nav arī lēti. Lietuvā, piemēram, var atrast bišķiņu lētāk, bet tur arī jāuzmanās, kas un kā. Kā jau redzat, smuks, melns, viss empakā, zolīdiem diskiem. Nu, izstās diezgan zolīda cena arī ir, es saku, tāda, kad gribās. G-klases facelift tāds, kāds mums tagad ir uz tuning, sauksim viņu to, un uz smukuma lietām. Tās ir ļoti dārgas, tās, piemēram, nav man pa kabatai, varbūt tev ir, bet tur jārēķinās 40 un uz augšu, un tur ir maz nobraukumi, un tur iespējams, ka varētu būt, ka viss kārtībā. Tāpēc mēs skatāmies tādu, kādu es varētu atļauties. Un šeit ir viss skaisti ir aprakstīts. Var redzēt, ka laikam ir placis. Reka mums rakstīts pieejam kā ar vertikāla atskaite. Ar oriģinālu pierādām nobraukumu rakstīts. Jaunas ķēdes ir foto. Un es domāju, ja jau ir kā ar vertikāla atskaite, tad ko es pārbaudīšu, bet labāk pārbaudīsim un atvērsim vaļā kā ar vertikālu atskaiti. Un jūs būsiet pārsteigti tāpat kā es. Varam vaļā. Valā, mums ir BMW 530. Reik pat ir bildīta smuka. Ir 3 īpašnieki. 18. gads, dīzels, un jūs redzat, jāuzmanās mums ir no nobraukuma un jāuzmanās mums no bojājumiem. Kaut gan atversim vaļā sludinājumu. Pieejams kā ar vertikālu atskaitu ar oriģinālu nobraukumu. Tad apsīsimies, kas tur ir. Auto viss ir oriģināla rūpnīcas krāsojumā. Kaut gan mašīnai ir bojājumi, tātad līdz ar to diez vai viņu veda uz rūpnīcu viņu taisīt. Turpinam tālāk. Viss pārējais mums ir zaļā gaisma. Visi forši, skaisti. Kādreiz viņš tirgojies 27. gadā.
septembrī, un pēc tam vēl mēnesi apakaļ var apstīties bildes, un mēs redzam to, kad ir uz citiem diskiem bijis. Maucam tālāk, taksometrs nav bijis, nomas mašīna arī nav bijusi, un ejam uz pašu interesantāko vietu uz noskrējienu. Jūs jau redzat, kas te notiek. Pastamies. 21. gadā ir 252 bijis, 21. gadā pēc tam 270, un tad 22. gadā ir notīts uz 165, 100 tūkstoši ir notīti. Tie ir reāli daudz. Un apstīsimies reģistru. Tā. Un, kā jūs domājat, 22. gadā ir notīts, un 22. gadā tā mašīna ir ievesta Latvijā. Tātad Latvijā ir notinuši pa 100 štukām nobraukumu un tālāk. Jo, protams, uz iet viss skaisti. Un kur ir 210 tūkstoši. Pēdējais 25. gadā atsīsimies sludinājumu. Mums ir nobraukums cik? 219. Kabum. Un šitas reāli visu sačakarē. Cena laba, mašīna izstāsta skaista, bet reāli 100 štuks trūkst. It kā ir ķēdes mainīts, bet es pieļauju, ka varētu būt fake foto. Es dzirdēju, ka feiko arī kā vertikāli atskaitas. Viņi paši izlabo un tev aizsūta, un tev liekas visi forši. Vai nu ir bijis kā vertikālām updates uz šito mašīnu, un viņi paši nezina, kas te notiek. Tas jau ir reāls redzeslēks. Reku 23. Latvijā līdz 3 pakām ir bojājumi bijuši. Jauna mašīna. Tur ir kaut kas, ko lukturs var pamainīt, vai bufers nokrāstots, bet kaut kas tur ir darīts. Un ejam tālāk. Priekšpus ir bojāti pa pusotrī. Tas varētu būt bufers, varbūt kāds radars. Šitas mainīja visu. Šāda mašīna man neinteresētu, jo es noteikti gribētu viņu uzķūnēt un tad piedāvāt ar laiku jums, bet kurš tad pirkst no manīm? Es nezinu, kas tas pa placi, un varbūt arī neskatīsimies, bet varbūt, ja tu zini, tad ierakst komentārā, vai viņi vispār paši zina. Es nesaku, ka placis ir slikts. Es domāju, varbūt, ka tā ir maiņas mašīna, un pašiem varbūt ir nepaveicies. Paldies, kā ar vertikālam. Izmanto manu promo kodu 20% un neiegrābies, kā varētu iegrābties citi. Labāk pārbaudi, tas nekas, kad ir rakstīts, ka ir kā ar vertikālu atskaiti. Vai arī ir links zem video, kur tu nospīdīsi un automātiski tev piešķirs šo atlaidi. Maucam tālāk uz G sēriju. Tādu jums fiks parādīšu, kas mums ir kastē. Starp citu, šitās detaļas arī var pie manīm dabūt. Sākot jau ar G klasi. Un visām F sērijām var dabūt visas M-paks. Un es pieļauju, kad pa labāko cenu. Rajonā, kā saka. Mums ir lūpiņi. Smuka melni glancēti jau nokrāsot. Tā, šito mēs aiznesīsim kaut kur. Tā, kas vēl labs. Trakais difūzers, kurš būs jāapgraiz. Pasas ar visiem atsprodēm, tā kā M5. Točni. Šā man nav tāda atsprodē. Tā mums ir izstāsts pēc M5 aizgarajā difūzera. Man liekas, tāda stila arī bija. Aizmugurā būtu diezgan labi, un tad mēs runājam ar klientu, ka vajag tās apaļās pīpītes kā M-kai, bet pagarām atslāsim parastās. Tad apsīsimies, kā viņas izstāst, jo tās mēs melnas pūtīsim. Reku viņu oriģinālā reste, kur jau mēs nomainījām melnu. Un lasānu uzliks arī. Sliekšņi uzliks, kas apakšā nāks. Bija aizmirst šitās arī. Viņi tāds bišķi deformējušās, kas te stāvot. Viņš bumerangi. Un tad mums vēl paliek spoilers, ka viņš kaut kā tā būs ko pašaptēt. Īpaši ar to aizmuguri, kā jau jums stāstīju. Bet, sanāks. Ir jāsanāk, nav varianta. Tad vēl šitie te supporti mums jāuzšķini un par tiem izpūtējiem runājot. Šitos visus samatēsim, uztaisīsim melns. Būs forši. Aizmuguri būs ļoti agresīva. Priekšai tehniski arī jābūt agresīvai. Edī, kā tev damps? Super. Esi gatavs? Jā, vienmēr. Tev var satrauc aizmugurējais difūzers? Tas ir vienīgais, kas man satrauc. Pārējais jau easy peasy? Jā, jau viņam ir ar kāju pagažnieks atverams. Sāksim vēl priekš? Droši vien. Ar vienkāršāko. Jānoņem mums vēl diski nost, tad mēs varētu sākt čibināt klāt ar vieglāko un aiziesim uz grūtāko. Tā kā slieksim timelapses un man jāiet bišķi pakrāsot. Edijs te bišķi padarbosies. Kamēr es krāsoju, tikmēr Edijs jau sāks stelēt priekšējo lūpu. Mēs esam salikuši priekšējo lūpu un tad jau ķersimies pie spūguļiem, kurus jums neparādīja, jo bija aizmirsis, ka tāda arī, jo pats viņi bija sen jau sūtīti. Arī kur arī uzliekam sliekšņu. Uzliks, īstenībā viss baigi ātri iet. Tā mums ir lūpiņa, kā jau redzējāt. Iztās jau. Man liekas, tā figā agresīvāk. Mums ir sliekšņi uzlikt. Uzliks reku jau. Tam visu samazgāsim un būs, man liekas, baigā tēma. Un tagad mums Edijs
spoiler liks. Re, kur dzinu un gatavs, ja? Dzinu un gatavs. Šitā. Nu, re, varētu to spoilers arī izolēt daudz. Šis ir tāds vidējies, bija mazāks, un tad ir visam tāds agresīvs. Bet es domāju, ka būs ļoti labi. Un tad ķersimies grūtākajai lietai. Tad mums paliek nokrāsot vēl supports. Tā kā dosim apakaļ iedījām kameru un lai moči. Nē, pag, mums vēl reku šitādi. Es izrādās spoguļi arī nāca līdzi. Kādu labu laiku apakaļ bija pasūtījuši šo komplektu. Nu, man liekas, vajadzētu pierunāt vēl uz citiem diskiem, tādiem platākiem un vispār perfekti, ne? Ierakst komentārā, tev var liekas, ka vajadzētu pierunāt uz citiem diskiem. Tās esmu bišķiņ atgriezies. Vispār es jums pastāstīšu, kāpēc tās bišķiņ stresēns krāsotāja nedienas var būt arī ļoti dārgas dēļ tehnoloģijām un neuzmanības. Bet pie tā mēs atgriezīsimies, kur, kā jau redzat, Edijs jau supports gatavo. Un jūs noteikti domājat, kāpēc neņem nost un blā, blā, blā. Ja tu gribētu viņus noņemt nost un smuku sakrāsot, tad automātiski tur vajadzētu pilnīgi visu jaunu salikt. To visu var izdarīt, bet parasti to neviens negrib, jo tas maksā naudiņu. Tā mēs, kā jūs redzat, aptīram, satīram, normāli kā jābūt, aplīmējam un ir ļoti labi. Krāsa turās, laka turās. Te vēl uzlīmēsim smuku uzlīmīt. Es domāju, ka būs baigi labi. Un aizmu grēdīs jau mums pūtīs līdz uzgaļas arī, ka jau ir nopūts melns. Redz, cik skaisti uzreiz izstās daudz labāk. Jā, no. Tā mums iet, Edijs arī difūzeri mums pabeidz uztaisīt. Izrādās, mēs tur mēģinājām pietaisīt, lai āķis nāk ārā, bet tas nebūs tik vienkārši. Bet paredzēts ir ar 4 skrūvēm atskrūvēt, tad tā vidusdaļa iznāk ārā un tad tu vari izvilkt arī savu āķi. Zini, ka tas ir čakars, bet ja tev, piemēram, uzliekamais āķis nevis oriģinālais, tad to var izdarīt, bet ar oriģinālu nevar, jo viņam tā sēnīte baigi tuvu nāk virsū. Līdz ar to tad tas difūzeris pavisam jāsagraizas, bet mums to nevajag. Tā kā klients teica, ka viņš baigi maz to āķi izmantos vai vispār neizmantos, tad būs opcija viņam atskrūvēt 4 uzgriežņus un varēs lietot āķi. Tā, tagad es jums parādīšu, ko es teicu par krāsotāju nedienām. Pirmais arī varēšu pastāstīt, ko mēs darām un ko mēs varam izdarīt. Varbūt kādam sakorojās, piemēram, šis klients redzēja X5 video, arī kur augšā šito varat ieklikšķināt. Un sagribējās viņam sakrāsot viņa Audi rekuru. Mēs esam nokrāsojuši pilno krāsošanu, veicam. Bet jūs redzat, ka nav detaļas un nekur apkārt arī nav. Mašīnai ļoti skaista krāsa, balta, tā kā ar pērli, bet nav pērli. Un, ja tā ieskatās, tad var redzēt. Nezinu, vai jūs redzat, bet es redzu. Nu, viss smuki esam uztaisījuši. Pirmkārt, gribu teikt to, ka balta krāsa ir sarežģīta krāsa, tāpat kā melna krāsotājiem, jo mašīna atved, viņi izsījās tīri ok, bet īstenībā ļoti daudz mazāts buktīt. Visi jāšpatelē, jātaisno un diezgan daudz laika aizņēma. Vairāk nekā es biju pārredzējis. Bet esam visu smuku sagatavojuši, nokrāsojuši. Arī kā slīgsnīts izstāsta. Viss kā jābūt oriģināli. Smuki, taisni, skaisti. Bet ar balto ir viena problēma, gribu parādīt. Es nekaunos tā redzēt, tumši tāda līnija. Rekur. Es kamerā krāsojot nepamanīju, kad neesmu iekrāsojis līdz galam. Līdz ar to šitas man būs jāiekrāso, tie kaut kur aplīmēšu un būs jāpiebeidz. Nu, gadās, kā saka. Bet nu, par tām dārgajām izmaksām, kas man tagad te radās, neplānot. Un es domāju, ka es neesmu vienīgais, kam tā ir bijis. Varbūt ne tādā veidā, bet savādākā nokrāsoja Audi pirmajā reizē. Un visi mēs nevaram salikt. Man pietrūk viens pigments un zināju, ka uzjaukšu to krāsu. Pēc tam vēl gan durvīm, gan bumperiem un tā tālāk. Uzspiedu to pašu krāsas kodu vēl vienreiz Mix More. Nepamanīja arī mana uzmanība, bet kaut ko programma aizgāja sierā un neielika man pietiekoši daudz balto pigmentu. Protams, es nokrāsoju, baigi tā neskatījos līdzi. Varbūt bišķi likās, ka tāds tumšāks, bet mazums likās, ka it kā viss tas pareizi izdarījis. Bet šodien ieliekam durvis un saprotu to, ka esmu nokrāsojis visas detaļas, tās papildus
2 buferi, kapots, spārni, viss uzliks ručkas, antenas. Citā krāsā. Reāli citā krāsā. Blīn, jūs nevarat iedomāties to sajūtu, ka tu zini, ka tas viss ir jākrāso. Tas maksā ļoti daudz naudu, pat pārkrāsojot. Ļoti daudz. Pa lielam mīnus kaut kādi 500-600 eiro šitā programmas un man neuzmanības kļūda iečakarēja. Un, jā, kā saka, jāmācās. Un līdz ar to aiziesim uz kameru, visu samatējis, salicis un mauksim vēl vienreiz. Un tagad jau gan jābūt, jo krāsu, jo es uzjautu 2,5 litru vēl vienreiz, tad it kā jābūt. Nu, cerēsim, pēc tam parādīšu, kā man sanāca, jo tagad pulkstenis ir 5. Izdomāšu, vai es šodien to gribu darīt, jo jākrāso būs kāds 2,5 stundas. Tas viss. Vai rīt no rīta? Es domāju, ka rīt no rīta. Ar svaigu galvu, jo tas man īstenībā ļoti izsit no vietas un domas tāda štēle. Bet Audi skaists, smuki, viss būs forši. Nu, un ja tu gribi mašīnu nokrāsot pie mums, tad droši, Rika no Rīgas vada. Cilvēks grib un Rīgā esot normāli daudz rindas. Laikam pietrūkstot kaut kādu tā savu veidu kvalitāti un attieksmi. Viņam viss patīk, apmierina, tāpēc ir forši. Un starp citu, Reku stāv blakus vēl viena nediena, krāsotāja nediena, varbūt ne krāsotāja, bet klients atveda jānokrāso spārni. Spārni sapūši, Reku mūsu smukie, esam smuku sakrāsojuši. Vienu esam uzlikuši, Reku šitam piemēram vispār nav gala, kā jūs redzat. Šeit jau esam uzlikuši jau jauno spārni, bet ir problēma, kā esam iesprūduši. Noņēmām to sapūšo spārnu un hopts! Mums ir nenormāls caurums, kurš ir jāsametina. Un kā jūs domājat, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šis darbiņš apstājās, klientam ir jāraksta, ka mašīna tik ātri nebūs, jo mums ir papildu darbi. Taisam un būs jāuzgaida. Līdz ar to tu esi ieplānojis daudz ko, ka pēc šitās mašīnas nākošā mašīna, bet tagad viņa stāv un nevar. Reāli tev sāk krāties mašīnas vienkārši. Un tāds aiziet ķēdītē, un tev jāpaliek ilgāk pa vakariem, jānāk brīvdienās, lai tieši kā klients būtu apmierināts un teikt labus vārdus. Tādiem žēl lieta. Un tā nav nekāda sūdzība. Vienkārši mums pastāst, kad tā gadās. Un krāsošana īstenībā ir ļoti, es teiktu, pat grūts biznes un ļoti atbildīgs biznes. Un cilvēki ļoti skatās visu kaut ko un visi grib, protams, pēc iespējas lētāk, bet jāsaprot, uz ko grib īsti ietaupīt. Tā kā, ja grib kādreiz pa krāsotāju, kļūt vai pa gatavotāju, atceries to, ka bremzes un klučus ir vieglāk nomainīt nekā, piemēram, nokrāsot. Un ja vēl tu uzzini, ka tev tas vēl jāpārkrāso un dēļ kaut kādiem iemesliem, pat ne sevis dēļ īstenībā, bet vienkārši programma nogļučīja, tad padomā, vai tu to gribi, vai tev gribās tādu. Kā gatavotājiem ir forši, bet ja tev gribās kā biznesa, tu ļoti daudz dārgām lietām riskē. Šis, diemžēl, ies no manas kabatas prom, no manas peļņas, ko plānoju nopelnīt, kas man paliek pāri. Tāpatās es ņēmu visu matēju, paprasīju darbiniekam, lai uzmatē vismaz 4 dūrus palīdz, lai ātrāk par to viņam vēl jāmaksā. Tā kā gadās šitā. Ir pāršreiz dzīvē gadījies, bet šī tik sūdīgi nebija gadījies, jo es cerēju, ka es pārkrāsošu buņģu, nevis visas pārējās detaļas. Aiziesim vēl kamerā, parādīšu, kā tas izstāsta. Olā! Nu ko, esam kamerā. Viss šitās detaļas es tagad pārkrāsošu, jo, kā jau teicu, nepareizs tons, bišķiņ pa tumšu. Sanāca, jo pietrūka baltais pigments. Ja mēs tā pareiķam, ka vidēji 250 eiro detaļie, tad pastieties, tas ir vēl lielāks mīnus. Tie 500 eiro ir tikai pašizmaksa pa lielam. Nu neko, kā runā, pat Bentley rūpnīcā, Rolls-Royce rūpnīcā vairākas reizes krāso, vairākas reizes lako, lai būtu tas dziļums, tas vairāk uz laku attiecās. Jo parasti, kad tu pārkrāso jau nokrāso detaļu tikko, tad viņi ir vēl labāk. Tā kā pa lielam klientam būs viens bonus. Viss. Atgriežamies pie G-sērijas. Tā jau mēs te pa servisu lietām runājam un visādām krāsotāju nedēļām. Tam arī jautājums mums ir žurķis augšā, jau uzgatavotas pilnu krāsošanu. Klients izdomāja, ka viņš vēl uz kaut ko grib. Tā pa lielam mēs varētu sākt kaut kādu arī uzfilmēt visu kaut ko pa viņu. Vai jūs gribat redzēt, kas te galā būs? Tā mums 7. sērija praktiski jau pabeigta, jau no pagājušā gada stāv. Pa šito arī būs video, bet ļoti īsti tādos pārskrējienos. Un tad par žurku uzrakstat. Gribat redzēt vai ne, kamēr Edijs te līmē. Vai ne, Edī? Liek jau viens mums ir aplīmēts. Viņš saka, atdo kameru, grib timelapses uzmaukt. Un parādīšu vēl vienu štēlu. Varbūt par to arī gribat redzēt video. Aldis ir ritīgi gatavs filmēties tagad. Vai ne, Aldi? Pasieties, jūs sakat, ka jūs nevarat no Rīgas atbraukt vai no Liepājas atbraukt, bet mums, piemēram, ir džips. Milzīgs džips. Citu viņu varēs nopirkt, uzrakst man, ja tu gribi Hilux. Mēs esam te ļoti daudz darbu ieguldījuši. Rāmas ir savas kārtībā. Visas liekšņi sametināti, sataisīti.
esam sakrāsojuši, tagad arī pulējam un būs, man liekas, es negribu samalot, bet atceros, ka saimnieks teica kaut kā 14, bet varbūt tagad būs dārgāk, jo remonta gaitā atklājās vēl visādas lietas un defekti. Šitā arka ir sataisīta, te bija nenormālas buktes, šito arī visu sačinījām, iespaidīgs aparāts. Puses par riepām. Te šitās visas malas atjaunotas ar kobru, arī cieto pārklājumu, visas sailes esam sametinājuši, sakrāsojuši. Alts jau reku visu smuku salicis. Tā kā šito varēs Bobik dabūt. Pasieties viņiem pat viņš nāk. Jau Alta tev nav aptiks tas Bobiks? Es pastāt gribu. Pastāt gribu? Jā, man iepatikās. Jo Alts ir ļoti daudz nervus ieguldījis. Visu varbūt nevar stāstīt, ko mēs esam darījuši, bet gan naudas ziņā, gan laika ziņā klients ļoti pacenties un viņš tiešām taisa viņu uz pārdošanu, jo viņš grib jauno Hilux. Viņš teica, ka Arčes nevar pārdot tāds sūdīgi džipu, man jāuztais viss forši, tā kā tu to dari citā mašīnā. Un tad mums ir vēl viens projekts, varbūt, ko mēs varētu iefilmēt, vai jūs gribat redzēt. Pāstieties, ir T4, klients atved, izjaucām, sapratām, ka te ir pilnīgi Chrysler variants, varbūt pats labāk vai sliedāk, kā tur ir. Man būs trakāk. Trakāk būs nekā Chryslers? Es domāju, ka noteikti. Vot tā, ierakstat komentārā, vai jūs gribat redzēt šito te, kā Aldis atjauno sametina. Un mums vēl ir arī jānokrāso, bet mēs runājam, ka krāsosim vai nu līdz šitai līnijai vai līdz šajienai. Tā kā tiem varbūt, kam ir šitādi busiņi, varbūt interesē, bet te ir traki. Te ir ļoti traki. Aiziesim apstīties otru pusi. Te arī ir diezgan traki. Bet, ja jūs nobalsosiet, kad ir jāuztais Viģiks, tad varētu piesēties pie Alda ar kameru un parādīsim, kā mums sanāca atdzīvināt T4. Tā mums iet, tāpēc mums ir ļoti daudz darbiņu, viss kaut kas ir jādara. Līdz ar to varbūt man sanāk īsāki video un varbūt ne tik bieži, kā jūs gribat, bet mēs visu kaut ko daram un gaidām tevi ciemos. Tāpat kā golfiņu taisam, tur visu uz vasaru pulēšanas un kas tik vēl tur nav. Viss maucam pie apakaļ G-sērijas. Ķeramies klāt pie supporta krāsošanas, tad Edijs aplīmēs smuku katru skrūvīti, katru trubiņu un, protams, arī klučs. Un tagad mēs nogruntēsim viņu ar epoksīdu grunti caur baloniņu. Un te arī mūsu gali ir sakrāsot. Izstās daudz labāk nekā tie kromētie. Parapapapam! Edijs mums žāvēja vienu supportu, jo pārcentāmies ar grunti, bišķiņu uzticēju. To novāksim un tad jau bliežam smuki virsū. Būs labais. Un neraustoties par to, ka te nav apsakts, jo mēs pūšam mazu spiedienu. Nekur tā krāsa laka nelidos un būs viss kārtībā. Tā kā netērēt laiku komentāru sadaļā par šito. Un, ka jūs domājat, micītes pūš un tā tālāk, bet mums ir jauns micītes, mēs vienmēr liekam jauns micītes virs to. Par viss ir padomāts, viss ir atstrādāts un viss būs forši. Šajā procesā ir ļoti svarīgi precizitāte. Visur trāpīt, ietiemēt, pareizi ieregulēt pistoli. Un te jau smukākā lieta priekšējie supporti. Viņi ir lieli, var gan pagriezt reizes, gan pa labu, un visam tiec, un smuki var sakrāsot. Un ir laiks tagad beidzot pielikt līdz galam mūsu aizmugurējo difūzeri, un voilā! Vai nav skaisti? Viņš tik īstenībā afigeni iedod agresiju. Rītīgi tā aizmugurē, tai mašīnai cepīt lampas, tas difūzers. Tā kā rītīgs competitions izstāsts. Un te mūsu smuki sakrāsoties supporti. Man liekas, ir rītīgi nice, ne? Atstāj komentāru. Tā, čau! Mums, kā jau redzējāt, pabeidzām ar supportu krāsošanu. Kroči, Edijs jau uzlīmē, ka mēs bija treniņā mums uzlīmes. Viņi parādīt, pirms neesam salikuši diskus. Reiko, voilā, gatavs produkts. Smuki. Ja tu gribi, tad tu zini, kam jāraksta. Varam uztaisīt. Reiko, aizmugurējies. Salikām aizmuguri jau. Tas ir cik naidīgi, tā kā reāli tā kā MK. Jo difuzers ir reāli tā kā MK. MK nāk šitie gar sāni. Reika izpūtēņi smuki, ieiet pēc formas. Difuzerī, izstās bomba. Un šeit jau esam diskus uzlikuši. Priekšā laikam labāk varēs saprast. Reika. Skaisti. Tagad mēs viņu dzīsim laukā, vajag nomazgāt, un tad mēs sapalēsim un uzliksim keramisko vasku virsū. Un tad jau zvans čomam un lai brauc pakaļ, lai ievērtē. Nē, mums vēl buferis, tad jāizdomā, ko pamēģinās sākumā
saslīpēt, saplēt, tad redzēsim, ko mēs varam dabūt ar to, bet te jau ir šur krāsa nosti. Jā. Paskatieties, kā Aldis mums uztaisījis jau hiluksiņu. Spīd un laist tāds bombačka. Kā jūs teicu, šito varēs nopirkt. Mums vēl jāizbrauc uz apskatu, noņēmām lielo ledbāru, aizvakarēji lampas ielikām priekš skats, jo viņam nāk jau facelift. Un brauksim vēl uz skatu, vēl lampas jāsaruglē, bet izstāsts bomba. Šitās ļoti labi. Aldi, tu gulēji vispār? Ļoti labi. Bet es īstenībā ar tādu gribētu. Patīk. Tā meiks, esam beidzot smukajā telpā, kur paredzēti visi šitie te darbiņi, to, ko tagad Edijs dara. Edijs teica, ka viņš grib saplēt, viņš grib kaut ko jaunu pamācīties. Viņš to ir darījis, bet šis kaut kas interesants vienkārši. Mieriņā, savā telpiņā, neviens negrib uz nerviem, sapacēs bembe. Un izstās viņš ļoti, ļoti naidīgi, īpaši no aizmugurs. Disks vajag, kā jau es teicu, vajag disks, bet pārējais bombaškā. Edija mīļākā vieta ir aizmugura. Man arī patīk aizmugura. Ļoti agresīva. Pastieties. Bija vienkārši tā garlaicīgi. Nu, arī bija labi, bet šitā ir ļoti agresīva. Viņš izpūties difozernīgs. Ļoti patīk īstenībā arī support, kā sanāca sakrāsoties. Ļoti labi izstāst ļoti. Nu, viss tagad liksim timelapse un Edijas zvižģīgās vaļā. Mēs laidīsim smalko, ne smalko, bet vidējo pastu ar ekscentrisko šo te pulēmo mašīnu un pēc tam liekam keramisko vasku un gatavs. Darbojamies. Tā, kamēr Edijs mums pulē BMW, atgriezīsimies pie Audi, ko es jums stāstīju. Man iečakar un programmas iečakar, ko es esmu nokrāsojis. Gribu palielīties, kā mums sanāca. Varbūt ar tev patīk, un tev gribās atzīt. Un voilà, viss ir sakrāsots. Liek mums kāpatiņš, smuki spārns, bet jūs redzat, ka ir tikai viens spārns nokrāsots. Un noteikti domājat, kāpēc? Tāpēc, kad otrs spārns uzēdās vienā vietā uz kantītes krāsa, viņš tagad sagatavošanas boksā un tur pārgrundēsim to vietu un krāsosim rītā vēl vienreiz. Jo tā var būt, ja tu matē varbūt kaut kur laku noraus pa daudz un bāzi ir šķedītais iekšā un šķedītais uzēd veco krāsojumu. Diemžēl tā nesagāja. Skaistas. Jā. Buferiņi. Man liekas, ka ir diezgan labi. Ierakst komentārā. Ir smuki, vai ne? Un tāpatās arī mums ir tikai viens spoguls, jo tas spoguls uztaisīja te viss saēdās. Dārgs pārkāpšanas prieks, bet ir jāuzdara visi forši, lai klients priecīgs. Un starp citu aiznes bāgas vāciņu jau pie Audi noliku. Ejam parādīšu, un tur viss ir forši. Reku mums bāgas vāciņš mašīnā ielikts un ir mūžu strādā, mūžu mācies. Labi, pietiek pa Audi, turpinam G sēriju. Edijs sācis ir ar vidējo pastu visu mašīnu pulēt un gatavojam priekš keramiskā vaska, vēl pēc tam mums visu logi jāstīra diski. Vismēr ļoti daudz darba, lielam vesela diena. Un vēl nakts aizgāja, kamēr mēs to visu izdarījām. Par nakti mēs nestrādājām, bet vajadzēja nožūt keramiskajiem vaskam. Sveicināti, jau šitā otrā diena vai trešā diena? Otrā dienā. Otrā dienā ar G klasi 530 laikam, nevis 540 to bišķi samuldēja. Mums iet uz beigām, Edijam vēl palicis laikam viens sāns, cik saprot. Un tad mēs liekam keramisko vasku. Rek ir mūsu nesapulētais sāns. Te jau ir dubs sapucēts. Pacieties, kā spīd. Binku tā aizmugara labi izstās. Un te jau Edijs ir smuki jau reku sapulējis. Paga kapats arī ir, vai ne? Mums ir maziņi kaut kāda atstumiņa, bet tas nekas kaitā jādzīvo. Un tad mums paliek šitas sāns vēl. Nē, malcis Edijs, Edijam ļoti labi sanāk. Viņam viss kaut kas laikam labi sanāk. Edij, tu zini, ka tev ir YouTube'ā jau fanu grupa izveidojusies? Viņš saka, blīn, Edijam zelta rokas, Edijs visu kaut ko māk. Lepojies to? Es lepojos. Malacis. Tā kā, jā, malacis Edijs. Mēs tik ļoti kavējam, ka viņam pat jāsāk mašīnas pulēt, nevis skrūvēt. Tā kā nekas visu kaut ko iemācīties jaunu arī forši. Viss mēs turpinam, tad pastāstīšu par to vasku, kas tāds ir, noteikti daudziem jautājums ir. Un viss, sefilmēsim. Kādus sagaidīsim čomu, cerēsim, varēsim iefilmēt arī viņa reakcijas. Domāju, ka viņam ļoti patiks.
Tā pieslēdzamies pie pēdējiem darbiņiem. Edijs tagad testē pirmo reizi, viņš liks keramisko vasku. Tā īsti neskatās, ka keramika, ne īsti vasks, kaut kas pa vidam ilgstošs, nodrošina arī spīdumu un tā tālāk. Bet ātri uzklājams un ātri atdodams. Nu, Edij, grūti vai viegli? Vai kā grūti? Nu. Bet apmēram jau piešāvies? Nu, bet protams. Blin, kamerā izstās vienkārši bombiski labi. Nu, cik ilgi jāgaida pauzīt? Kāds 5 minūtes, un tad mums laucīt lieko nost. Es viņam piedāvāju, lai viņš paņem melno ripu, destinatisko mašinīti un to lieko noņem nost, pēc tam pārslauka lupat. Man liekas, ka tā arī var darīt. Šainīs top. Tāpēc uzliksim pāris timelapses. Kā keramika klājās, pasīsimies pēc tam video. Paliek spīdīgāks vai nepaliek? Tā šī noslaucīšana ir ļoti, ļoti svarīga, jo, ja tu kaut kur atstās, nenoslaucīt to keramisko vasku, paliks pleķis un tad būs pilnīgi čau. Tāpēc vajag pastīties no visām pusēm, smuki noslaucīt lieko un tiešām ir spīdums daudz lielāks. Tad uzklājam kārtīgi vasku, tad uzliekam ar speciālu švamīti šo vasku keramisko un tad pagaidām 5 minūtes un slaukam kārtīgi visu nost. Spīdums ir tiešām iespaidīgs. Mums ārā spīd saulītē un mums ir G-sērija gatava. Nu ko, esmu gatavs parādīt rezultātu. Džā! Pastieties. Ir vienkārši skaisti. Dzīvē, man liekas, pat ir vēl labāk nekā video. Izbrauksim tūlītās vēl ārā. Bet ir ļoti labi. Re, kā spīd. Tā kā spoguls. Un tā aizmugure. Diem! To es saprotu. Raksti iekšā komentārā. Edij, Nu. kā patīk pašam? Super, man patīk. Patīk? Jū, bomba. Bomba? Kā bija pirmo reizi kaut kādu keramiku likt veidīgo? Easy. Grūti noslaucīt, ne? Noslaucīt ir, jā, bišķi grūtāk. Bet rezultāts jau ir kaut kāds, varēja redzēt pēc tās līnijas. Jā, tā kā mēs likām kapotu, tu vari ritīgi pateikt, kurā pusē ir uzliks, kurā nav. Jā. Viņš tā dziļāk tā krāsa izstāv. Man ir pat bildi, varbūt atradīšu telefonā ielikšu, lai jūs redzat. Jo tur grūti saprast, bet saprast var. Labi, izbrauksim ārā, apsīsimies, kā izstās saulītē fināla kadri un drīz jau saimnieks būs. Un tad jau pastīsimies, ko viņš saka pa visu šito. When I hear it coming up like that, I just know that things are gonna end bad. When my body only moves for the beat, you've been waiting for me. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it. La 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 la, I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it. La 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 la, I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it. La 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 la, I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it. La 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 la, I'll just keep dropping it. Tā, ko tad mēs esam sadarījuši? Uzlikām spoileri, uzlikām difuzeru, nokrāsojām melns galus. Tad mums ir aizgrējējis supportcekli, zils. Sliekšņu uzlikām. Priekšējais support nokrāsot, plus uzlīme. Tad mums ir priekšējā lūpiņa, nāsis. Izpūtīsim vēl gaisa, lai smuki, skaisti. Un spoguļu uzliks. Tad vēl Edijs visu pārpalēja un uzlikām keramisko vasku un izstās bombiski. Vismīļākā vieta tā ir aizmugure, ļoti agresīvi izteikti. Nav vairs tā tik vienkārši kā bija. Tā kā gaidu komentāru sadaļā vārds par šito sēriju, kā tad mums gāja ikdienā, kā mums iet servisā, mums parādīja. Plus vēl paralēli Edijs ķūnēja mums G-sēriju un
10, E60 jau vairs nav tik populāri. Reiz, ka ir mūsdienas, tā kā daudz brauc ar G klasēm, un ja tev gribās kaut kādu tuning pakas, raksti man, dabūsim tev par labāko cenu, un arī varam uzstādīt, nokrāsot, visu sadarīt, tu atnāc. Wow! Ej, man, šito es gribēju redzēt. 5. Nē, šis ir vajadzīgs, šis bija vajadzīgs. Bet vajag disks tagad tev. Nu, vajag. Problēmi. Šis diezgan kā ziemas ir ļoti labi. Kā ziemas. Nu, neņemt nostājot ziemas riepas un uzlikt normāls disks. Jep. Bet kāds? Tā, nu, dzirdējāt, bišķiņi arī redzējāt, saimnieki bija atnākuši sieva vīru. Bišķiņi jau noteikti dzirdējāt ar emocijas, viss bija beig priecīgi, izdzinām ārā, tad tur vispār wow. Un jau sarunājām, kad sūtīsim augšā disks, 20 vai 21, kā tu domā? No tā, prieks par cilvēku emocijām, tas īstenībā ļoti daudz nes mums, vairāk nekā pat pa lielam tā naudīgi, ko saņem. Galvenais, lai smaidīgs, priecīgs klients. Tiekamies, kad tiekamies. Wanna feel it.